Labs rīts visiem! Atkal esmu priecīgs būt kopā ar jums šajā rīta stundā, un tiešām, lai Dievs bagātīgi svētī katru no jums un iepriecina šajā rīta stundā. Es atkal esmu ar kavēšanos, jo man vienmēr ir kaut kāda aizķeršanās, bet paldies Dievam, esmu šajā rīta stundā kopā ar jums, lai tiešām tas kungs, lai jums pieskarās, tas kungs, lai jums svētī, iepriecina šajā rīta stundā un tiešām ar tādām labām sajūtām un ar skaistu ainavu. Mēs šodien lasīsim Bībeli un iedzināsimies Dieva vārdā, lai tas kungs bagātīgi svētī katru, un ticu, ka šis rīts būs piepildīts ar Dieva mīlestību, piesātināts ar Dieva mīlestību, un kad katru no jums Dievs apņems ar savu brīnišķīgo mīlestību, amen. Viņš pieskarsies, svētīs tevi šajā rīta stundā, un es ticu, ka šis būs laiks, kad tu piedzīvosi varenu Dieva žēlastību savā dzīvē, amen, jo no Jēzus pilnības mēs esam ieguvuši žēlastību un vēlreiz žēlastību. Slavu Dievam par to, kad tiešām mēs varam baudīt Dieva žēlastību katru rītu pilnā mērā. Paldies Tev, dārgais svētais gars, un svētī šajā brīdī katru, kas skatās šo pārraidi Jēzus Kristus vārdā. Svētī debes Tēvs, svētī debes Tēvs. Svētī, kungs, visvarenajā nācerieša Jēzus Kristus vārdā. Svētī katru Tēvs, lai Tavs prieks, lai Tavu mīlestību piepilda katru sirdi Jēzus Kristus vārdā. Man ir tāda misija, es te padalos par savām grupām bišķiņu šo video, un tad jau mēs varam sākt. Slavu Dievam! Halleluja! Slavu un pateicību Jēzum Kristum par Dieva žēlstību, ko Viņš dāvā katra mūsu dzīvē. Slava Jēzum Kristum, slavu tam kungam. Un šajā rītā mēs lasam Lūkas evaņģēliju un lasīsim no 8. nodaļa no 24. panta līdz 56. pantam. Tad Lūkas evaņģēlijs 8. nodaļa no 25. līdz 56. pantam. Slavu Dievam! Tā, varam vaļā mīļo dārgo Bībeli. Tad 8. nodaļa no 25. līdz 56. pantam. Svētais gars Tev ļoti lūdzu uzrunāt cilvēku sirdis, kas šajā brīdī skatās šo pārraidi, uzrunā, aizskar, pieskaries, svētī, lai Tava slava piepilda katru, kas skatās šo pārraidi. Es to lūdzu varenajā nācerieša Jēzus Kristus vārdā. Amen. Pieskaries, svētais gars. Lasam tad. Un tie pārcēlās uz Geraziešu novadu, kas atrodas Galilejai iepretī. Kad viņš izkāpa malā, viņam nāca no pilsētas pretī kāds vīrs, kas bija ļaunu garu apsēsts jau ilgu laiku. Viņš nebija apģērbts drēbēs, un viņš neuzturējās mājās, bet dzīvoja kapenēs. Viņš ieraudzījis Jēzu, iebrēcās un nometās viņa priekšā ceļos un sacīja skaļā balsī: Ko tu gribi no manis, Jēzu, tu esi augstākā Dieva dēls? Es tev lūdzu, nemoki mani. Jēzus bija nešķīstam garam pavēlējis atstāt šo cilvēku, jo tas bieži bija viņu plosījis, un kaut gan to bija sējuši važām un dzelžiem, turējuši zem uzraudzības, es tomēr biju važas pārāvis, un ļaunais to bija dzinis tūkstnesī. Tad Jēzus viņam jautāja, kā tevi sauc, un viņš sacīja Leģions, jo daudz ļaunu garu bija viņā iegājuši,
to viņu lūdza, lai viņš tiem nepavēlētu nobraukt bezdibenī, bet tur bija liels cūku pulks ganos uz kalna, un ļaunie gari viņu lūdza, lai atļaujot tiem ieiet cūkās, un viņš tiem to atļāva. Un ļaunie gari no cilvēka iegāja cūkās, un ganāmais pulks nogāzās no kalna ezerā un noslīka. Kad gani redzēja notikušo, tie aizbēga un stāstīja par to pilsētā un ciemos. Un ļaudis izgājuši notikušo redzēt un nāca pie Jēzus un atrada cilvēku, no kura ļaunie gari bija izgājuši sēžam pie Jēzus kājām apģērbt un pie pilna prāta, un viņi izbijās. Un arī tie, kas to bija redzējuši, atstāstīja viņiem, kā apsēstais bija tapis dziedināts. Un visi Geraziešu apgabala iedzīvotāji lūdza viņu aiziet no viņiem, jo lielas bailes tos bija pārņēmuši, un viņš iekāpa laivā un griezās atpakaļ. Bet vīrs, no kura ļaunie gari bija izgājuši, lūdza atļaut tam palikt pie viņa. Bet Jēzus to atlaida sacīdams: atgriezies savās mājās un izstāst, ko Dievs tev ir darījis. Un viņš nogāja un pasludināja visā pilsētā, ko Jēzus tam bija darījis. Kad Jēzus atgriezās atpakaļ, ļaudis viņu saņēma, jo visi viņu gaidīja. Un redzi, tur nāca vīrs vārdā Jāirs, tas bija sinagoga priekšnieks, un nokrita Jēzum pie kājām, un viņš to lūdza nākt viņa namā. Jo viņam bija viena vienīga meitiņa, 12 gadus veca, un tā gulēja uz miršanu, un viņam ejot ļaudis drūzmējās ap viņu. Un kāda sieva, kas 12 gadus sirga ar asiņošanu, un kuru neviens nebija varējis dziedināt, piegājis no mugurpuses, aizskāra viņa drēbi vīlu, un tūdaļ asins tecēšana nostājās. Bet Jēzus jautāja, kas man ir aizskāris? Un kad visi liedzās, tad Pēteris un viņa biedri sacīja: Meistari, ļaudis tev laužas virsū un tevi spiež. Bet Jēzus sacīja: man kāds ir aizskāris, jo es jūtu, ka spēks no manis ir izgājis. Bet sieva, redzēdama, ka viņa nav palikusi apslēpta, trīcēdama nāca un nometās viņu priekšā ceļos un izstāstīja visu ļaužu priekšā, kādas vainas dēļ tā bija viņa aizskārus, un ka viņa tūdaļ bija kļūsi vesela. Un viņš tai sacīja: mana meita, tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru. Un viņam vēl runājot, nāk kāds sinagogas vecākā sūtīts cilvēks, saka: tava meitiņa ir mirusi, neapgrūtina mācītāju. Bet Jēzus to dzirdējis, tam teica: nebīsties, tici tikai, un viņa taps izglābta. Un namā iegājis, viņš nevienam neatļāva iet līdzi, izņemot Pēteri, Jāni, Jākabu un meitenes tēvu un māti. Un visi to apraudāja un nožēloja, bet viņš sacīja: neraudiet, viņa nav mirusi, bet guļ. Tie viņu izsmēja, zinādami, ka tā bija nomirusi. Un viņš satvēra tās roku un sauca: meitiņ, celies augšā. Un viņa gars atgriezās, un viņa tūdaļ uzcēlās, un viņš pavēlēja tai dot ēst. Un viņas vecāki bija iztrūkušies, bet viņš tiem piegodināja nestāstīt nevienam par notikušo. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu atbrīvo no garīgām saitēm. Tu dari cilvēks brīvs, Jēzus. Tu dari brīvs, Jēzus, Tev tik ļoti mīlu, kungs. Tu atbrīvo no garīgām saitēm. Tu dāvā cilvēkiem brīvību. Tu dāvā cilvēkiem jaunu dzīvi, Jēzu. Tu esi patiesais glābējs, kas šodien pieskaras katram, lai atbrīvotu, lai dāvātu brīvību, lai dāvātu mieru, lai dāvātu prieku, lai dāvātu jaunu dzīvi. Paldies Tev, dārgais Jēzus, es slavēju Tev, es godinu Tev, es pielūdzu Tev, es teicu Tavu svēto un patieso vārdu.
Tu esi patiesā gaisma, kas nāks apgaismot tik vienu cilvēku, Jēzu, lai neviens, kas Tev tic, nepazust, bet iegūtu mūžīgo dzīvību, Jēzu, jo tik ļoti Dievs Tu pasauli mīlējis, kas sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas Tev tic, nepazust, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Paldies Tev, ja es Tev slavēju, godinu, es teicu Tavu svēto un patieso vārdu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Slava Jēzum. Kungs, arī ļoti lūdzu, Tēvs, lai tiešām viss šī Bībeles lasīšana, Dievs, lai aizskar cilvēku sirds. Palīdz, Kungs, man runāt garā, sludināt garā, svētajā garā, stiprā pārliecībā un Tavā spēkā, Dievs. Kā apostuls Pāvils teica, mana sludināšana nenotika tikai vārdos, bet spēkā, svētajā garā un stiprā pārliecībā. Kungs, lai šajā rītā ir spēkā, svētajā garā un stiprā pārliecībā es pasludinu Tavu brīnišķīgo vārdu. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un es pateicos, Jēzus, ka šodien ir sapulcējušies kopā Dieva vārda darītāji, ka mēs neesam šodien tie, kas apskatās sevi garīgajā spogulī, kādiem mums vajadzētu būt, un tad aizmirst, bet ka mēs šodien varam ieskatīties Bībelē, ieskatīties šajā garīgajā spogulī, kādiem mums vajadzētu būt, un ka mēs dzīvojam tādi, kādiem mums vajadzētu būt, Kungs. Svētī katru Tēvs, aizskar Dievs, dod spēku mums dzīvot Tavā gribā un pildīt Tavus plānus, debes Tēvs, Tavu gribu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un pirmais solis, mēs vienmēr runājam par soļiem, ko man darīt, kā man dzīvot un kā izpildīt Dieva gribu, kā izpildīt Dieva plānu savā dzīvē. Un pirmais solis – uzticies Jēzum kā atbrīvotājam no garīgām saitēm. Un mēs redzam to, ka Jēzus dziedina dēmonu apsēst cilvēku. Tātad, kad Jēzus nonāk Ģenecaretes zemē, viņš sastop vīru, kur pārņēmuši ļauni gari. Un Jēzus pavēl dēmoniem iziet no vīra un tādējādi atbrīvo viņu no ciešanām. Amen. Jēzus pavēl iziet visiem šiem dēmoniem, visiem šiem ļauniem gariem. Un tādā veidā Jēzus dāvā brīvību. Viņš dāvā brīvību arī šodien, tāpēc, ka Jēzus ir vakar, šodien, tas pats un mūžīgi. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda, ja tu jūties sasaistīts ar kādām negatīvām emocijām vai negatīvām domām vai kādu pieredzi, lūdzu Jēzum palīdzību. Lūdzu Jēzum, vai es jau dalījos, liecināju par to, ka aizejot uz draudzi, dzīvu Dieva draudzi aizgāju un tiešām kļuvu brīvs. Arī esmu bijis encounteros dažādos un ir brīnišķīgi dzīvot brīvībā. Un ko Jēzus dara brīvu, tas patiešām brīvs. Tāpēc, ja tu jūti, ka tu esi sasaistīts, nāc pie Jēzus un viņš tevi atbrīvos. Tu jūties sasaistīts ar negatīvām emocijām vai kādu dzīves pieredzi, lūdzu Jēzum palīdzību. Lūdzu Jēzum palīdzību. Mums arī svētdien bija spriedīķis, sludināja un Gatis, mācītājs Gatis, un viņš tieši runāja par šiem prāta cietokšņiem, ja, kad caur prāta cietokšņiem tumsai varētu būt pieeja tavā dzīvē. Tāpēc mums ir jānāk pie Jēzus, kas visu sagrauj, kas visu iznīcina, visus šos vēlna darbus, visus šos vēlna plānus, visus šos vēlna mūrus. Un kā arī Jēzus teica, ka brīnišķīga iespēja ir uzvarēt, kad tu gavē, jā. Kad Jēzus teica, šo sugu nevar savādāk uzvarēt kā gavēšanas un lūkšanas palīdzību. Un ja tu jūties sasaistīts, tad tiešām lūdzu Jēzum palīdzību, lai viņš tevi atbrīvo no viss, kas tevi saista. Un Jēzus ir tiešām spēcīgs. Viņš ir spēcīgs un viņš ir spēcīgāks par jebkādām garīgām važām. Amen. Mīļie, Jēzus ir spēcīgāks par jebkādām garīgām važām tavā dzīvē. Un viņš var sniegt tev brīvību un mieru. Viņš var dāvāt tev brīvību un mieru. Un tiešām ir kāds stiprāks. Un tas ir Jēzus.
Jā, Bībele saka, ka arī ienaidnieks stiprs, bet ir kas stiprāks, un tas ir Jēzus. Un kā man patīk, kā mācītājs arī teica, jā, Gatis, kad tad, kad es redzu problēmas savā dzīvē, es nāku pie Jēzus, un es saku, Jēzu, tiec ar to riebekli sātenu galā, lai viņš atkāpjas no manas dzīves, lai viņš vācās prom no manas dzīves. Jēzu, tu esi viņu uzvarējis, tu esi viņu izstūmis ārā, tu šo pasaules valdnieku izstūmis ārā, Jēzus Kristus vārdā. Nāc pie Jēzus, turies pie Jēzus, un viņš ir spēcīgāks pie kurām garīgām važām, viņš var tev sniegt brīvību un mieru tavā dzīvē. Otrais solis, esi gatavs liecināt par Dieva darbu savā dzīvē. Otrais solis, esi gatavs liecināt par Dieva darbu tavā dzīvē. Man sieviņa, viņa strādā par care worker, tad viņa braukā pa mājām un aprūpē vecus cilvēkus. Palīdz viņiem aiziet vakarā gulēt, no rīta brauc uztais brokastis, kafiju. Var teikt, brauc pa mājām un apkopja vecā gājuma cilvēkus. Un viņi visiem stāsta, ka viņi kristieti, ka viņi ir Dieva bērns un viņi nekaunās no tā. Un slavu Dievam par to. Paldies Jēzum Kristum, kurš šodien nekaunās pasludināt to, kad Jēzus ir kungs manā dzīvē. Man arī darbā prasa darba kolēģi, jo tu esi kristietis, es saku, jā, es esmu kristietis, es esmu Dieva bērns, es esmu priecīgs apliecināt Jēzus, ka Jēzus ir kungs manā dzīvē. Otrais, gatavs liecināt par Dieva darbu varenajā dzīvē. Apsēstais vīrs kļūst par liecinieku. Mēs redzam to, ka pēc atbrīvošanas šis vīrs vēlas sakot Jēzum, bet Jēzus viņu sūta mājās liecināt citiem par to, ko Dievs viņa labā ir darījis. Tad šis cilvēks, viņš ir brīvs, viņš grib sakot Jēzum, bet Jēzus saka, ej un liecini, stāsti par to, ko Jēzus Kristus ir darījis tavā dzīvē. Stāsti. Un es domāju, tā praktiskā pielietošana, tā dalies savu pieredzi par to, kā Dievs ir darbojies tavā dzīvē. Ne tikai pasaka, ka tu esi kristietis, bet pastāst, kā Dievs ir darbojies tavā dzīvē. Un ziniet, vienkārši esi dabisks. Es atceros, kāds mācītājs arī teica, ka izrādi savas emocijas, parādi šai pasaulē savas emocijas, parādi to, cik tu esi laimīgs, tu esi priecīgs ar to kungu, un ko viņš ir izdarījis tavā dzīvē, un tas cilvēkos radīs interesi, stāst vienkārši šīs emocijas, šo pieredzi ar Jēzu, ar Dievu, pastāst cilvēkiem. Tas viņiem radīs interesi tiešām sakot Dievam, un redzēs, ka Dievs ir reāls, un ka tu esi laimīgs ar Jēzu. Un tiešām liecināšana par Dieva darbiem var iedvesmot un stiprināt citus. Amen. Liecināšana par Dieva darbiem var iedvesmot un stiprināt citus. Neuztraucies, ja tavu liecību, varbūt tu saki, šodien mana liecība ir vienkārša. Neuztraucies par to, ka tava liecība ir vienkārša. Dievs var to izmantot un aizskart citu cilvēku sirds. Dievs var izmantot. Tev varbūt liekas, mana šķiet, tev varbūt šķiet, ka mana liecība ir nenozīmīga, bet Dievs var aizskart cilvēku sirds caur tavu liecību, brāl, mās, caur tavu liecību var aizskart cilvēku sirds. Trešais solis, ko es redzu, uzticībā lūdz Jēzum palīdzību. Uzticībā lūdz Jēzum palīdzību un neskaties uz savu izmisumu. Reizē varbūt mūsu dzīvē ir izmisums par kādām lietām, kas notiek mūsu dzīvē, bet neskaties savu izmisumu, bet uzticībā lūdz Jēzum palīdzību. Un mēs redzam to, ka Jāirs lūdz Jēzu, Jāirs nāk un lūdz, lai Jēzus nāk pie viņa namā, un viņš lūdz par savu meitiņu Jēzus Kristus priekšā. Tad Jāirs sinagogas priekšnieks nāk pie Jēzus un pazemīgi lūdz, lai viņš palīdz viņa slimajai meitai. Lai gan situācija ir izmisīga, viņš paļaujas uz Jēzu. Jā? Viņš paļaujas uz Jēzu. Jāirs, tad sinagogas priekšnieks, lūdz pazemīgi Jēzu palīdzēt viņa meitiņai.
Un es domāju, tā praktiskā pielietošana tāda, kad esi grūtībās, nāc pie Jēzus ar ticību un uzticību. Vai tu to dari, brāl, mās? Kad tu esi grūtībās, tu nāc pie Jēzus ar ticību un uzticību, brāl un mās Kristū. Pat izmisīgās situācijās uzticies, ka viņš ir gatavs tev palīdzēt. Viņš ir gatavs tev palīdzēt, brāl un mās Kristū. Viņš ir gatavs, Jēzus ir gatavs tev palīdzēt un radīt pārmaiņas, pat ja apstākļi izskatās bezcerīgi. Jēzus var radīt izmaiņas tavā dzīvē, es to saku āmen un vēlreiz āmen, jo tu esi redzis savā dzīvē. Kad Jēzus var radīt pārmaiņas, pat ja apstākļi izskatās bezcerīgi. 4. solis. 4. solis – uzticies Jēzum viņa spēkam, un kad viņš var dziedināt tevi šajā brīdī, šajā sekundē, Jēzus Kristus vārdā. Uzticies Jēzum. Sieviete ar asins slimību. Mēs redzam, ka sieviete, kas ilgstoši cieta no asiņošanas, no šīs asins slimības, ticēja, ka pieskaroties Jēzum, viņa tiks dziedināta. Ka pieskaroties Jēzum, viņa tiks dziedināta. Un viņa pieskarās Jēzum un piedzīvoja tūlītēji dziedināšanu. Ak, kungs, Jēzus, ka šajā brīdī cilvēki, kuri skatās, ka viņi piedzīvo tūlītēji dziedināšanu, Jēzus Kristus vārdā pieskaries, kungs. Es tev ļoti lūdzu. Un tā praktiskā pielietošana, es domāju, tāda, ka tev nepieciešama dziedināšana vai palīdzība, nāc pie Jēzus ar ticību. Kad tev ir nepieciešama dziedināšana vai palīdzība, tad nāc pie Jēzus ar ticību un paļāvību. Nāc pie Jēzus ar ticību un paļāvību. Un lūdz par savu veselību. Lūdz par savu veselību un dziedināšanu. Un uzticies, ka Jēzus var tev palīdzēt. Amen. Ka viņš var tev palīdzēt. Neatkarīgi no tā, cik grūta situācija tev arī šķiet. Aleluja! Slava Jēzum! Šajā brīdī Jēzus pieskarās, Jēzus dziedina. Pieskaries, kungs! Viņš var palīdzēt neatkarīgi no tā, cik grūti ir tava situācija, ka kungs kaut ticība nenoplok, ka neskatoties uz kādām veselības problēmām, tu turpini ticēt, tu turpini paļauties to kungu Jēzu, un viņš pieskarsies, viņš dziedinās ar ticību un pārliecību un paļāvības. Viņi nāc pie Jēzus. 5. solis – neesi pārņemts ar bailēm, bet uzticies Dievam. 5. solis – neesi pārņemts ar bailēm, bet uzticies Dievam. Jēzus mierina, tad Jāira, tad sinagogas priekšnieki. Kad Jēzus uzzina, kad Jāira meita ir mirusi, viņš saka Jāiram, lai nebaidās, bet tic. Un Jēzus mierina viņu un aicina uzcēties viņam. Amen? Aicina uzcēties viņam. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda, ka tu sastopies ar sarežģītām un biedējošām situācijām vai bezcerīgām situācijām, neiekrīt izmisumā. Protams, es saprotu, ka viegli ir runāt. Man arī ir bijušas daudz dažādas situācijas, bet esmu turpinājis uzticēties Dievam. Kaut reizēm pat ir grūti lūgt, bet lūdzu, lai viņš dod tev spēku pārvarēt bailes un piepilda tevi ar mieru. Kungs, tiešām debes Tēvs, lai pārvar cilvēku pārvar jebkuras bailes, jebkuru izmisumu, un lai ienāk tavs miers brāļos un māsās. Jēzu, jo tu teici, dos mieru, ne tā kā pasauli dod, bet tu savu mieru atstāji saviem bērniem, lai tavs miers piepilda katru, kas skatās šo pārraidi. Jēzus Kristus vārdā. Un 6. solis – paļaujies uz Jēzus spēku. Paļaujies uz Jēzus spēku. Paļaujies uz Jēzus spēku.
Un viņš ir dzīvības kungs, un Jēzus ir nācis tavā dzīvē, lai tev būtu dzīvība un pārpilnība. Dzīvība un pārpilnība, un dzīvība ir spēcīgāka par nāvi. Man šī atziņa atnāca, kad mēs piedzīvojam, Kristīna piedzīvojas vairāk spontānas abortus, un tad, kad bērniņš tika paņemts uz debesīm, mums arī, visādīgi mums dzīvē gājis, bet man atnāca rakstīt, ka dzīvība ir spēcīgāka par nāvi, un es zinu, ka es reizi saviem bērniem satikšu debesīs. Satikšos ar saviem bērniem. Amen, slava Jēzu. Tātad, Jēzus, mēs redzam to, ka Jēzus augšām pie tā 6. punkta paļaujies uz Jēzus spēku, un Jēzus augšām caur Jāiras meitu. Mēs redzam, kad Jēzus ierodas šī Jāira mājās, viņš uzrunā meiteni un viņa atdzīvojas. Halleluja! Un šis brīnums parāda, ka Jēzum ir vara par nāvi. Šis brīnums parāda, ka Jēzum ir vara par nāvi. Un tā praktiskā pielietošana tāda, paļaujies, ka Jēzus ir spēcīgāks par jebkuru problēmu. Jēzus ir spēcīgāks par jebkuru problēmu. Jēzus ir spēcīgāks par jebkuru problēmu vai zaudējumu tavā dzīvē. Viņš ir spēcīgāks, mīļie. Un pat visgrūtākajos brīžos viņš var ienest dzīvību un cerību. Pat visgrūtākajos brīžos tavā dzīvē Jēzus var ienest tavā dzīvē dzīvību un cerību. Dzīvību un cerību. Dzīvību un cerību. Ja tu saskaries ar zaudējumu vai sāpēm, uzticies, ka Dievs var tevi atbalstīt un dot jaunu cerību. Uzticies, ka Dievs var tevi atbalstīt un dot jaunu cerību. Amen. Slava Jēzum. Slava debes Tēvam. Un es jūs, mīļie, svētīšu un tiksimies jau drīz atkal kopā raidījumā Sirdsbalss. Un es ticu, ka tas, ar ko es dalījos, ka tas atnes tavā dzīvē svētību, ka tu kaut ko saņēmi no Dieva, no Svētā gara, un ka katrs rīts tev ir tiešām svētīts, un viss šī nedēļa mums ir svētīta Jēzus Kristus vārdā. Aleluja! Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā gara sadraudzība ir un paliek ar jums vienmēr. Tas kungs, lai jūs svētīdams svētī, lai viņš paplašina jūs robežu, lai tā kunga roka ir alaža ar jums un lai viņš pasargā jūs no nelaimes, ka jums nav jācieš sāpes. Aleluja! Un tiešām, Tēvs, mēs ļoti lūdzam no visas sirds, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos Jēzus Kristus vārdā. Āmen! Āmen, mīļie brāļi, māsas Kristū, lai Dievs bagātīgi jūs svētī. Ticu, ka jūs labi dzirdējāt, redzējāt, sapratāt, pieņēmāt Dievu vārdu un esat svētīti šajā rītā. Tiksimies atkal rīt kopā, lai Dievs bagātīgi svētī, lai jums brīnišķīgi šī diena, brīnišķīgi šī nedēļa, ar Dieva žēlstības ticu, kad iziešu katru rītu laikā, jo vienmēr ir kaut kāda aizķeršanās, bet es ticu, kad rīt jau iziešu laicīgāk, lai Dievs palīdz. Labi, mīļie, svētības. Paldies, ka skatāties, paldies, ka dalāties šo video, paldies, ka esat kopā ar mani rīt stundās, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un lai Jēzus īpaši samiņo, un lai Jēzus dziedinā notiek šis dziedināšanas brīnums tavā dzīvē pēc tavas veselības, Jēzus Kristus vārdā. Amen, es tev ļoti lūdzu, debes Tēvs.
Amen, esiet svētīti. Es ticu, ka šie raidījuma laikā, ka mēs esam kopā, mēs piedzīvosim varens Dieva brīnumus, un Jēzus dziedinās un atbrīvos jūs. Un jūs dalīsieties šeit tiešādē, kā Jēzus ir dziedinājis un atbrīvojis tiešaidas laikā. Amen. Kad tas kungs apsvien vārdu ar līdzēšām zīmēm brīnumiem. Esiet svētīti. Tiksimies jau rītā. Jēzus Kristus vārdā. Amen.